Ja mēs paskatāmies tiešām 90. gadus, tur 2000. gadus, visi bija dzirdējuši, un tagad vēl atcerās Haritonovs, Klops, tur vēl kaut kādu pat Solnuhi, tur Garie, ja, kas ir Vaļagins, ja, un citi, ja, tad, sāksim ar to, ka salīdzināt tā laika tādu noskaņojumu sabiedrībā arī to trokšņaino darbību, kā rīkojās šie te, būtībā, daļa no tiem pārstāvēja reketu pasaulē, attiecīgi bija pavisam citāda veida tā rīcība, tas modus operandi. Tauta folklorizēja šos te cilvēkus zināmā mērā. Tā bija, un arī... Labi, bet tā krimināla policija, šitien arī figurēja Šaiba, tur vīrus, tur ne tikai ģets, bet arī citi, ja? Kas ir jūsu vēstījums? Cik mums ir tie zināmākie, jums zināmākie? Es teiktu tā, ka mēs runājam par pārdesmit organizētām grupām, kas būtībā vairāk vai mazāk darbojas Latvijas teritorijā, bet bieži tam ir transnacionāls raksturs, pamatā transnacionāls. Mēs runājam par nopietniem grupējumiem.